jums stāstīšu par pasaules rašanos un uzbūvi. Gan grieķiem, gan skandināviem bija tukšums jeb bezgalība. Mums un arī skandināviem bija zināms vīrietis un sieviete. Šodien mūsu ziņās ir ieradusies sieviete no Afganistānas, un es viņai uzdošu jautājumu, un viņa pastāstīs par pēc viņas domām, kā radās pasaule. Pēc viņa. Tā, lūdzu. Sveiki. Sveiki. Man jautājums, kā pēc jūsu domām radās pasaule? Zināt, es nesen skatījos interesantu raidījumu un nevarēju saprast, kā tas var būt, ka bija vien tāds liels būks un radās pasauli. Kur viņš sākās, kā viņš bija, tā es arī nesapratu. Es varu paņemt ziepītes, uztaisīt burbulīt un sākt pūst un būks un rodas pasauli. Tikai maza. Un tad viņa plešas, es nezinu, cik liela viņa izplatīsies. Tad nu tā. Turpināsim stāstīt pēc mītiem, kā radās pasaule. Gan skandināviem, gan mums bija visu tēvs, kas radīja debesis un zemi, cilvēku un deva tam dvēseli. Šodien ziņās pie mums ir arī Sandrs Janitēns, kas turpinās stāstīt par to, kā radās pasaule. Man sauc Sandrs Janitēns. Skandināvu tēvs Odins ir tāpat kā mūsu dievs, kurš valda pār visu pasauli, kuram ir ienaidnieks vai ļaunais. Odinam ir imīrs, bet dievam velns. Beigās katrā vietā ir savs valdnieks. Kā jūs domājat, kas ir valdnieks tieši mums izņemot? Vēl dievu. Kā jūs domājat? Jā. Es esmu sava valdniece. Es nezinu, kas ir tavs valdniece. Vai mums... Nē, man valdniece cita nav. Es esmu valdniece. Skaidrs, labi. Man, piemēram, valdnieks ir dievs. Es nezinu, kāpēc. Labi. Kas tas par dievu? Kāds dievs, kur viņš ir? Nē, es esmu dieviete. Kā jūs domājat, kā radās ziemeļi, rietumi, dienvidi un austrumi? Nu kā ņēma kartē, uzzīmēja, pierakstīja. Un kur tie vārdi paši radās? Ziemā ir augsti, tātad tur, kur ir ziemeļi, tāpēc, kad ir ziema, tāpēc, kad ir augsti. Pusdienlaikā, dienvidu, ir silti. Tāpēc dienvidos, dienvids nosauc par dienvidiem, tāpēc, ka tur ir silti. Labi. Jūs zināt kaut ko par Bībeles mītiem? Nezināt? Es gan zinu. Es zinu, ka pirmajā dienā Dievs iesāk radīt debesis un zemi, rītu vakara. Lika tāpat gaismai, pēc tam tā atšķīrās no tumsas. Nosauca gaismu par dienu un tumsu par nakti. Otrajā dienā radīja debesis, trešajā dienā radīja zemi un jūru, zaļu zāles, tādus, kas paši nodrib. Jānomaina šitas te reportieris, viņš tak lasīt nemāk. No. Lai nu kā, pasauli radīja Dievs. Dievs, viņš ir visa esošās sākums, radītājs un sargs. Latviešu priekšstatos viss notiek pēc Dieva prāta. Dievs sargā un palīdz mums. Ir vēl dažas dievības. Laime ir cilvēka mūža licēja. Ja šodien viņa izlems, kad pēcpusdienā ir jāēd, tad tā arī būs. Saule un mēnesis. Saule ir zemkopju tautām svarīga dievība. Tā ir kā māte, sildītāja un žēlotāja. Atbild par sildīšanu un žēlošanu. Pērkons. Dievs, kas ar jodu cīnījās. Viņš ir bargs, bieži bars, jo cīnās ar ļauno. Māra. Māte uz zemes. Visas redzamās pasaules radītāja. Mātes. Ir vēl meža mātes, upes un jūras mātes.
Vēja māte, kapu māte, veļu māte, zemes māte, ļauj mierīgi kapā gulties. Zvaigznes. Dainās zvaigznes bieži nozīmē to pašu, ko dvēseli, jo zvaigznes patiešām ir kā dvēseli ūsiņš. Ūsiņš ļauj uzlūkot gan par gaismas dievu, gan arī zirgu aizgādni. Mums ir arī jumis. Nu, tas, protams, nav jumts, bet jumis. Jumis ir zemes auglības dievība. Dieva dēla un saules meitas. Dieva dēla latviešu mitoloģijā tēvu dēlu līdzinieki. Ir arī tas bargais velns, ar ko Dievs cīnījās. Velns agrāk ir bijis pazemes un veļu valdnieks, bet tad viņš gribēja varu pār pasauli un cīnījās ar Dievu. Ir arī veļi un vēl citas dievības, bet šodien ne par to. Šodien mēs atgriezīsimies. Nu, man pasaule radās no šī uzraksta. Vienkārši tur iekšā ir pasaules ūdens, un viņš pūšas kā tāds ciklopa adatiņi. Un viņš pūš, un te ir hops. Man pasaule radās no mūzikas. Tur basi tā kā apaļa zemeslode, pogas tik smaigas un smaržīgas un zaļas. Tā, man pasaule radās no visa. No zales stiepriņa, no makoņa un nefilmē man tik tuvu, ja? Es esmu no Afganistānas un gribu teikt to, ka pasaule ir baigi foršā lieta. Es jums teikšu tā, es no rīta pamostos, padzeru kafiju un es jūtos labi. Es priecājos, ka es dzīvoju te un par mani valda kaut kas augstāks. Jo saprotiet, man nav jārūpējas par to, kas notiek apkārt. Tad nu tā, kā lai jums vēl pastāsta. Man pasaule es nemāku latviešu valodu, piedodiet. Tad nu tā, man pasaule šķiet baigā foršā lieta, tu nefilmē man tik tuvu lūdzu, ja? Vai lūdzu maliņa? Paldies par sapratni. Tad nu tā, man pasaule šķiet kā forša baigā bumba. Tu paņem to bumbu, ja, tu viņu vari uzzīmēt uz papīra, un tad tu tur savelc tādus zaļus, tādus tā kā, viņas latviešiem ir kontūras, ja. Un tad nu tā, viņa ir tā kā tāda apaļ bumba, un šitie te ir tā kā tāda kontūrs, ja. Mums viņas nav tik daudz, ja, Latvijā, es tā sapratu, ja. Latvijā nē, bet es domāju pasaulē. Nu tā, un tad es to bumbu paņemu, var tā iegriezt. Afganistānā šitie te ir, daudz, teiksim daudz. Afganistānā kontūras ir daudz. Tad nu tā, mēs cilvēki no Afganistānas par dievībām maz runājam. Tāpēc, ka saprotiet, mums tā ir baigā štēle. Un tad nu tā. Atvainojiet latviešu valodas skolotāju, bet tā kā es esmu no Afganistānas, es ļoti slikti saprotu latviešu. Tad tā, ja jūs man prasīsiet teikt kaut ko afganistāniski, es jums, protams, neteikšu. Tad tā, mūsdienās Afganistānā baigi jokojamies, tāpēc šitā ir baigi feinā pults, kas radās kas ir pasaulē labākā feature. Tad tā, es ar viņu runāšu tā kā mikrofons, ziniet, būs baigi labi izstās, ne? Man arī patīk. Tad tā, ja runājot par dievībām, man vislabāk patīk Laima, tāpēc, ka viņa taču ir mūsu mūža licēja. Tad tā, viņa uzlika manu mūžu tādu, ka es no rīta ceļos un padzeru kafiju un jūtos baigi labi. Tad tā, es skatos, ka mums nav daudz laika, lai es te jums stāstītu diži par šādām un tādām lietām, bet, es jums teikšu to, kā latviešu mitoloģija, to vajag papēt.